Dombrovskis, labvakar. Labvakar. Jūs šodien esat nācis klajā ar priekšlikumiem, kā palīdzēt uzņēmumiem, kas cietīs no šīm te sankcijām, un piedāvājat nodokļu atlaides. Kādas tieši? Es domāju, ka atslēga vārds te ir solidaritāte un vairāk solidaritāte. Tātad, tā, kad mēs pieņemam lēmumu par sankcijām attiecībā uz Krieviju, mēs, protams, ka zinām, ka var būt šī pretreakcija, ka daži no mūsu uzņēmumiem un tie cilvēki, kas strādā šajās uzņēmumos, varētu palikt zem sitiena. Un tagad es uzskatu, ka mūsu pienākums ir viņiem palīdzēt. Es redzu divus uzdevumus. Viens ir īstermiņa uzdevums, tas ir nākamajos 12 mēnešu laikā. Viņiem palīdzēt noturēties, protams, ka tiem, kam šī situācija varētu būt īpaši sarežģīta. Un otrais uzdevums, kad garāka laika perioda, iespējams, ka runāt par kādiem 2-3 gadiem, palīdzēt šiem uzņēmumiem, reķinot tomēr uz sliktāko scenāriju, pārorientēties uz citiem tirgiem. Cik tas varētu maksāt valsts budžetam? Mēs pagaidām tikai veiksim aprēķinus par to, ka jau pirmais solis, protams, ir definēt, kādi ir tie uzņēmumi, kuri ir nonākuši grūtības un kuri uzņēmumi ir nonākuši ļoti nopietnas grūtības, jo, piemēram, no dažiem uzņēmumiem tas varbūt tā pārorientācija varētu būt diezgan vienkārša, no dažiem diezgan viegla, dažiem tā varētu būt diezgan sarežģīta. Atkarībā no tā mums vajadzētu saprast, cik daudz uzņēmumu var klasificēt kā grūtības nonākušas un cik daudz tie, kas ir ļoti nopietnas grūtības. Tāpēc īstermiņā galvenais ceļš, manuprāt, ir, kā es jau iepriekš pateicu, un kā arī bija iezīmēts iepriekšējā marta pieņemtā marta izskatītā informatīvajā ziņojumā, kad mēs pirmo reizi sākam runāt par iespējamām sankcijām, ir nodrošināt nodokļu brīvdienas tiem uzņēmumiem, kuri ir nonākuši kādās nopietnas grūtības. Protams, ka mēs runājam visticamāk par darba spēka nodokli un uzņēmuma ienākuma nodokli. Protams, ka pie nosacījuma, ja šie uzņēmumi arī neatbrīvosies no sava darba spēka. Tas būs solidāri attiecībā arī uz tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos. Noslēpams, ka uz jebkurām nodokļu atlaidēm allaži strikti raugās Finanšu ministrija. Vai Finanšu ministrs piekritīs šādam scenārijam? Varbūt viņš jau ir piekritis vai ir bijušas šādas vienošanās? Kā es jau teicu, tad, kad valdība vienprātīgi pieņema lēmumu par labu sankcijām attiecībā uz Krieviju, protams, ka mums bija skaidrs, ka varētu būt pretreakcija. Kā es jau teicu, es uzskatu, ka mums jābūt solidāriem attiecībā uz tiem cilvēkiem, uz tiem mūsu līdzpilsoņiem un uzņēmumiem, kuri ir šobrīd zem sitienā. Jo tas sankcijas ir stājušas spēkā faktiski no šīs dienas. Tāpēc es uzskatu, ka viņu vieta varētu būt gandrīz jebkurš no mums. Tātad rīt valdībā problēma nebūs ar šiem jūsu priekšlikumiem? Rīt nebūs valdības sēdes, bet tas ir mans priekšlikums, un es, protams, ka ceru arī uz valdības atbalstu. Ja runājam par piena nozari, tad pašlaik vairāk fokus ir tieši uz Latvijā esošajiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas vairumā gadījumā piedara Krievijas pilsoņiem. Bet kas, jūsuprāt, notiks ar Latvijas piena lauksaimniekiem? Daudzi pienu pārdod Lietuvai, acīm redzot arī tur pieprasījums pēc Latvijas piena kritīsies. Kāds ir jūsu komentārs? Es domāju, ka jautājums par to, kas ir tie īpašnieki un kuras valsts pilsoņi, manuprāt, ir sekundārs. Galvenais ir tiešām tas, kas par tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumus, un tie ir, es domāju, ka Latvijas valsts iedzīvotāji, un arī, protams, ka tie cilvēki, tas pašas zemnieku saimniecības, kuras ir atkarīgas no tā, kuru pienu iepērk šie uzņēmumi. Tāpēc, es domāju, valsts būtu gatava palīdzēt? Es domāju, ka tas ir valsts pienākums, vēlreiz būt solidāriem attiecībā uz tiem saviem pilsoņiem, kuri šādi ir iekļuvuši diezgan smagā situācijā. Tātad vienīgais kriterijs nebūs eksports uz Krieviju, bet arī... Es domāju, ka ir grūti pārmest šiem uzņēmējiem un tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumus, to, ka viņi bija strādājuši uz Krievijas tirgiem. Tāpēc vēlreiz, pirmais solis, manuprāt, ir nodrošināt, lai nākamo 12 mēnešu laika viņiem būtu iespējas vispār noturēties. Un tas ir pirmais uzdevums, un nākamais uzdevums viņiem palīdzēt pārorientēties uz citiem tirgiem. Mēs runājam par diva veida skaidri terminēt valsts atbalstu. Pagaidām paldies, Dombrovskis kungs, un šobrīd mums telefoniski pievienojies zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Labvakar, Dūklau kungs. Labvakar. Jūsu pāraudzībā esošā piena nozara šoreiz zem lielākā sitiena un arī daudzi ganāmpulka īpašnieki, kuru piens vairs nebūs vajadzīgs ne Latvijā, ne Lietuvā. Ko darīt?
Es šodien to visu Latgales pusē esot un Valkas pusē uzzināju, protams. Mēs 2 dienu braucienā esam. Es rosināju premjeras biroju un premjeras kundzi sasaukt rītdien to sēdi, ko es pašreiz esmu, telefoniski man ir apstiprinājuši, ka tā sēde notiksies. Es arī domāju, ka piena nozarei būs grūti laiki druscītiņās. Es, protams, nedomāju, ka tā ir nozares bojāja. Bet visādā ziņā mums ļoti jāpadomā ir tieši par piena fermām, par piena ražotājiem. Jo tā ir ķēdīte, kurā viņi ir iesaistīti. Un ja pienu nevarēs pārstrādāt, nebūs tirgu, tad, protams, radīsies tīri saprotamas problēmas arī piena ražotājiem. Bet visties cenas pašam šim produktam, un arī vēl plus klāt, jūs jau noteikti ziniet, ka mēs diezgan daudz piena vedam uz Lietuvu, un par cik šis embargo attiecās arī uz Lietuvas uzņēmējiem. Mums druscīti ir vajadzīgs ievākt informāciju un paskatīties, kas visapkārt notiekās. Man jums šodien precīzi pateikt, ko mēs rītdien nolemsim vai nenolemsim, būtu nedaudz nekorekti. Paldies, Duklau kungs, par šo komentāru. Atgriežamies studijā. Dombrovskis kungs, valsts prezidents šorīt intervijā Latvijas televīzijas ziņām norādīja, ka palīdzībai sankciju skartiem uzņēmumiem iespējams varētu pārdalīt pašreizēju Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu līdzekļus. Vai tas ir iespējams? Tas ir iespējams. Te mēs runājam arī par vidē termiņa risinājumiem. Kā palīdzēt šiem uzņēmumiem iekarot jaunus tirgus. Tas arī ir viens no vidē termiņa risinājumiem, kur pie tā mēs arī runājam par to, kā liela Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, ka mēs varētu arī prasīt papildus štata vietas tajos tirgos, tajos valstis, kuras šie uzņēmumi uzskatīs par saviem potenciālajiem tirgiem, lai palīdzētu šiem konkrētiem uzņēmumiem atrast sev jaunu tirgu. Jūsuprāt, kuri ir šie tirgi? Mēs arī pirms tam redzējām, ka statistika nerāda ārkārtīgi lielas summas, ka līdz šim nav īpaši veicies ar jaunu tirgu meklēšanu. Jūsuprāt, kurš tās valsts? Tas būs darbs ar tiem konkrētiem uzņēmumiem, kuri ir nonākuši grūtības. Tām atbildēm vajadzētu nākt no šiem uzņēmumiem. Vai ir analizēts, kādu ietekmi šīs sankcijas atstās uz citām nozarēm, piemēram, loģistiku, auto pārvadājumiem? Pagaidām šāda veidā netiešu efektu reiķināt ir samērā grūti. Šobrīd mēs esam aprēķinājuši, ka, ja mēs runājam par tām konkrētām precēm, kuras ir sankciju sarakstā, tad mēs runājam par 53 miljoniem eiro. Tas ir tiešs efekts. Un visbeidzot, vai Latvija var atbildēt Krievijai ar to pašu soli pilnībā slēgt mūsu tirgu Krievijas precēm, produktiem? Es nezinu, vai mēs esam tik ieinteresēti šā konflikta eskalācijā. Paldies jums, Dombrovskis kungs. Krievijas atbild uz Eiropas